Vai jūs vēlaties iegūt skaistu augumu, zaudēt taukus un atbrīvoties no celulīta bez īpašas piepūles? Ja atbilde ir jā, tad droši dodieties uz vakcinācijas centru Rīgā, Bruņinieku ielā 20, kur paviesojāmies arī mēs, lai iepazīstinātu jūs ar vēl nebijušu jaunumu Latvijā – unikālo Mijā. Mijā palīdzēs jums mēneša laikā iegūt tādus pašus rezultātus, kā fiziski ilgstoši trenējoties. Nelielu ieskatu procedūrā mums sniegs Cezare Quarante aparātu certificēta speciāliste Dace Brīģe. Klientam vispirms tiek veikts biotests, kur tiek ievadīts klientam vecums, svars, dzimums, augums. Tad ar elektrodiņu palīdzību aparāts nosaka klientiņam muskuļu masu, nosaka starpšūnu šķidrumu, tauku masu nosaka un arī rekomendējošo procedūru skaitu. Nepieciešamās procedūras, kādas būtu vēlams jums, tieši jums. Viņš piedāvā 28 procedūras, tā kā optimālais variants, kā būtu veikt 28 procedūras vajadzētu. Ja? Tas, lai būtu tas maksimālais efekts. 3 trenējošās procedūras, tad vienu slaidinošo, ja? un vairāk tā kā tonizējošās. Izmantot tiek 16 šādi elektrodi. Viņi ir gan ultraskaņā, gan elektrostimulācija. Ja? Tā, kad tur divas procedūras vienā, varētu tā teikt. Un izmantosim arī speciāls gēls, kas ir tā kā tauku šķelšanai, vai tonizācijai, vai pretcelulītam. Ja? Šoreiz mēs izmantosim slaidinošo gēlu. Viņš tiek ar to ultraskaņu ievadīts dziļi audos, ja? Tā, ka viņš tur turpina darboties. Vēl ne tikai tas pats aparāts, bet arī tā, tas produktiņš, ko mēs tur ievadam. Šajā aparātā ir iespējams veikt vienas procedūras laikā gan ultraskaņas, gan elektrostimulāciju. Tas nozīmē, ka ar 16 elektrodiņu palīdzību mēs varam risināt daudz dažādas problēmas, gan tauku, gan celulīta, gan ādas tonizēšanas. Tas ir ļoti individuāli. Katrs, kāda tas jušanas slieksnīts, kā katram jūt. Kopējais ilgums šai programmai ir 45 minūtes, tad jau 44 reiz gāja. Pēc 24 minūtītēm mainīsies režīms. Tad drusciņš savādāk viņš ies. Papildus uz 30 minūtēm mēs klientam piedāvājam veikt sejai fotobiostimulācijas procedūru ar ultrasarkano starojumu, kas veicina sejas ādas vispārējo stāvokļu uzlabošanos un arī veicina relaksāciju.